Labdien, man ļoti liels prieks tikties šodien ar Aiju Jankovu šeit brīnišķīgajā Olainas pirmās vidusskolas bibliotēkā. Mēs ar Aiju jau agrāk esam tikušies un runājuši par lasīšanu un par grāmatām. Un šodien mēs tā īpaši parunāsim par lasīšanu, jo Olainas novads tātad ir izvēlējies šogad aizsākt īpašu kustību lasīšanas veicināšanai, Kopiena lasa. Un Aija ir viens no šīs kustības iniciatoriem un tādiem arī idejiskiem autoriem, cik es saprotu, tad varbūt Aija to ir izstāstīt vispirms, kāpēc šāda kustība ir radusies un kāds ir tās mērķis. Sveiks, Oslān. Patiesi ir tik forša un brīvīga lieta notikusi, ka ir uzsākts Olainas novada lasīšanas veicināšanas ilgtermiņa kustība Olainas novada Kopiena lasa. Nosaukums patiesi ir diezgan patiesībā izaicinošs, jo kopiena un lasa ietver, tie ir atslēgvārdi patiesībā. Un es ļoti ceru, ka tas lielais mērķis lasoša kopiena tiks sasniegts pēc vairākiem gadiem. Šī kustības iecere radās atsaucoties augstākā līmeņa lasīšanas iniciatīvai Restarts lasīšanai, kas norit visā valstī, un kuras idejas kā iniciatori Silvija Tretikova, LNB bērnu literatūras centra vadītāja. Mēs iekļaujamies arī grāmatai 500 lielajā norišu kopā, jo šogad mūsu novadniekam Teodoram Zeifertam 3. aprīlī būs 160. Vēl man lieli iedvesmotāji ir Jolanta Borīte, kas ir šobrīd Turaidas muzeja rezervāta vadītāja no 1. janvāra. Bet vispār es teiktu, ka Jolanta Borīte ir Siguldas novada lasīšanas filozofijas un koncepcijas izstrādātāja. Tas brīnišķīgās lietas, kas ar Siguldas novadu ir notikušas jau vairāk gadu garumā. Viņa man ļoti iedvesmo. Viņa šogad arī būs jau 2. Siguldas novada bērnu un jauniešu literatūras festivāls. Tas, ko es ar to gribu teikt, ka tās lietas nāca tā secīgi un organiski, jo nevar vienā rītā pamosties un restartēsim lasīšanu. Bet tam ir jābūt tā, no sirds. Lūk, un tā arī tā iecer radās jau pagājušajā gadā. Tā lēnītē dzima prātā, ka mums novadā to vajag. Un tā pirmā lieta ir sadarbība, atslēgvārds. Jo es uzskatu, ka tikai sadarbojoties novada ietvaros, mēs to varam iedibināt šo kustību un šo restartēt lasīšanu. Kopiena lasīšanai ir par lasīt prieku, par lasīt patiku, par lasīšanas veicināšanu. Ar dažādiem maziem, lieliem, foršiem un vēl foršākiem pasākumiem, norisēm, aktivitātēm, padarīt katru dienu lasīšanu klātesošu Olainas novada norisēs, jo gada garumā šogad palielīties, palapoties, darīt katram zinām, cik mums ir fantastiskas bibliotekas, cik mums ir fantastiski biblioteka krājumi, cik fantastiski ir novada pašvaldības rūpe par bibliotekām, patiesi, un ļoti daudz to nezina. Padarīt katras organizācijas, kas ir iesaistīti, katras biedrības, tās mazās lietiņas, ko mēs darām, lai lasītu. Jo tā būtība ir nevis kaut kādi mega pasākumi un mega projekti, bet ikdienas darbiņš. Skolotājs māca lasīt katru dienu. Bibliotekārs veicina lasīšanu. Patiesībā, ziniet, ar lasīšanu ir tā, ka lasīšana ir prasme, tā ir iemaņa. Bet tas, par ko ir šis projekts, ir par lasīšanas patiku un prieku. Un to tāpat vienkārši stundā iemācīt nav iespējams. Un patiesībā kaisli lasīt mīlestīgi. Kā to iemācīt? To taču tā nevar. No šodienas visi mīlēsim lasīt, mīlēsim Rainu. Tas nav iespējams.
bet katru dienu tādas mazas lietiņas. Tas, ko mēs skolā darām, būtībā mēs to darām, un katrs to novadā dara. Nu, lūk, un šis gads ir brīnišķīgi saucies tā, ka Teodoram Zeifertam, literatūras zinātniekam, dzejniekam, pedagogam, izglītības celmozim Olainas novadā ir 160. jubileja. Gads būs Teodora Zeiferta zīmē. Mēģināsim saprast, kāpēc mūsu skola ir Teodora Zeiferta ielā. Vai tā plāksnīte tur ir tā nejauši ielikusies un kāpēc viņi ir. Mēģināsim uz Teodoru Zeifertu paskatīties laikmetīgi un kaut mazlietiņu atklāt viņu personību. Nu jā, es ceru, ka es atbildēju. Jā, ļoti izsmeļoši, bet paiet vēl mazliet uz atpakaļ. Tu teici ikdienas darbs, tev tas ir ļoti sen jau ikdienas darbs, veicināt lasīšanu. Faktiski tev tas nav nekas jauns, šis restarts, vai ne? Bet varbūt, ka, un ļoti daudz olainieši tev pazīst, kā šīs brīnišķīgās bibliotekas vadītāji, bet varbūt tu vari pastāstīt, cik sen tu esi šeit un kā tu šeit nonāci un kas vispār ir bijis, teiksim, tas galvenais ikdienas darba saturs tev līdz šim šeit. Šeit es nonācu jau krietni sen, un man liekas, par to jau tik daudz runāts, ka tas jautājums liekas tāds dīvains mazliet. Šī ir mana dzimtā skola. Patiesībā šīs telpas, bibliotekas telpas, tā ir mana dzimtā biblioteka, dzimtā skola. Un es gribu mazliet oponēt, ka lasīšanas veicināšana ir mans ikdienas darbs. Viens no kopienu lasa. Kopienu lasa būtībā dalās divās tādās daļās. Veicināt ar norisēm un aktivitātēm, lasīšanas prieku un patiku. Un otra lieta ir katram savā mazajā vietiņā, organizācijā vai kustība, vienalga, kur padarīt vidi lasīšanas veicinošu. Man ļoti, ļoti patīk, un es lietoju šo jēdzienu grāmatīga vide. Tas ir tas, ko es ikdienas darbā jau 20 gadus šeit daru, grāmatīgi. To grāmatu padarīt pa klātesošu. Tas, pirmā lieta, ko mēs skolā tā lēnām mums būs šodien lasīšanas diena, un tas, ko mēs mēģināsim teikt, taisiet klasēs savus mazos grāmatu plauktiņus, kaut vai maziņu biblioteciņu, kaut vai mana mīļākā grāmata, jo eiro remontiņi ir uztaisīti visās skolās, arī mūsējā. Viss spīd un laistās, ir CO2 sensori, bet grāmatīgu vidi dabūt, jo ir ļoti, manuprāt, paradoksāli. Garām ejot jauniem cilvēkam, kurš ir ieurbies viedierīcē, teikt, kur tu tur sēdi, labāk palasi. Ja tu nedari to ar savu piemēru, ja es nekad dzīvē neesmu redzējis, ka skolotājs starpbrīdī lasa grāmatu. Ja klasē nav šī te grāmata, jo tu prasīgi no kurienes, kā es te. Šī ir mana skola, man bija brīnišķīgi pedagogi. Patiesi. Bija leģendāra vēstures skolotāja, sveicieni skolotāja Baroniņai, kur vienmēr nezinu kurienes izvilka grāmatu, tā kā nekurienes. Viņai vienmēr katram skolēnam bija, šis tev jāizlasa uz nākošo nedēļu. Un tu zināji, ka šis tev ir jāizlasa. Un kabinetā vienmēr bija grāmatas, uz galda vienmēr bija grāmatas. Un sāksim ar šo grāmatīgo vidi. Tas, ko es daru bibliotekā, tas, ko es aicinu katram darīt ģimenē, lai cik tas nebūtu bēdīgi, bet arī mājās nav grāmatīga vide. Un sākt ar to, ka katram bērnam varbūt maziņš, mīļš plauktiņš, varbūt lieliņš un ļoti mīļš. Nu, lūk, tad tas mazās norises, kas ir, un grāmatīga vide. Labi, kur ir tava visgrāmatīgākā vide? Varbūt neskaitot mājas, kas katram ir droši vien lasītāja grāmatīga gana vide, bet ārpus mājām. Kur tev vislabāk lasās? Vislabāk lasās? Jā. Tikai un vienīgi mājās. Vilcienā es kopienu lasu ir arī viens no tiem, es jau teicu, tas ir katru dienu kaut ko, un sākt ar sevi, būsim godīgi. Nav tā, ka es lasu 24/7. Es ļoti mainu katru dienu. Es ar vilcienu braucu katru dienu. Un šīs te 25 minūtes Rīga Olaine es cenšos lasīt. Un ir bijušas reizes, kad vilcienā es redzu, lasu
3 lasa. Man pat vienreiz es gāju parunāties ar vienu meiteni, jo man likās fantastisks grāmata, vai es savu grāmatu nopirku. Angļu valodā tā bija par bibliotekām. Es domāju, tas ir sākt ar sevi. Lasīt kaut vai 5 minūtes. Un tad vilciens ir grāmatīga vidi diezgan jau dabiski. Patiesībā, jā. Mans kolēģis, bibliotekārs Inders, to dara jau gadiem. Viņš gan lasēja grāmatu, kas, man liekas, arī fantastiski. Viņš arī jauniešiem bieži vien stāsta un dalās, kā tas ir, jo viņi nāk klāt, prasa, kas tas ir un kā tas ir. Man liekas, tas arī tas piemērs. Un katru dienu, kaut vai minūtes, pusstundu, vēl bija lasīšu. Tas ir sākt. Es runāju par sevi. Jā, patiesi. $1 000 jautājums, kāpēc ir jēdzīgi lasīt? Kāpēc ir jēdzīgi lasīt? Ko tas dod? Tāpēc, ka tā brīnišķīgā lieta, kā mainās dzīve un kā mainās cilvēks un personība. Sākot jau ar to, kā valoda mainās. Un paskatāmies, kādas brīnišķīgas lietas notiek ar bērniem, kuri aug lastošā ģimenē. Tas nenozīmē, ka viņš būs megalasītājs. Galīgi nē. Bet viņš pavisam noteikti būs domājošs cilvēks. Man liekas, novada kopiena lasa patiesībā ir kustība par domājošu sabiedrību. Man patiesi ļoti, ļoti, ļoti sāp sirds par Olainas novada stereotipisko tēlu, kā pierīgas guļam rajonu, kuram ir pavisam citas vērtības, visādas citas, tikai ne lasīšanas kultūra. Un tad pagaid guļam rajons pirms gulēšanas Palasīt. Arī patiesībā paldies. Ak, Dievs, šits ļoti labs. Ļoti, man liekas, mums brīnišķīgi reklāmas kampaņas sanāca. Bet jā, tā ir tā sāpe. Jo redz, ar kopienu lasa es ļoti, ļoti ceru šos te divas lielās lietas veidot. Kopienu patiesībā nevar veidot. Ja es domāju par kopienu, tad tā kopiena, mana kopiena ir skola, jo tā ir mana dzimtā skola, un tā pavisam noteikti ir mana kopiena, bet vispār, katrai organizācijai, katrai mazai, viņai ir kultūra sava, varbūt nav. Kultūras neesamība arī ir kultūra, bet ne katrai iestādē un ne katrai organizācijai, ne katram novadam ir kopiena. Tas, ko mēs varam darīt, mēs jau neveidosim kopienu ar šo lasīšanas kustību, bet mēs veidosim vidi un dosim visus rīkus. Brīnišķīgus lasošus cilvēkus. Parādīsim, ka ir bibliotekas, ka muzeji lasa, ka kultūras centra visas iestādes lasa, ka mazās sabiedriskās un nevalstiskās organizācijas brīnišķīgas lietas notiek Jaunolēnē. Un citās vietās Olainas novadā. Tad tādā veidā dosim rīkus un instrumentus, ka var veidoties kopiena. Saka, kā radās vispār ideja par šo kopiena lasa un kāda tur ir varbūt simbolika ietverta un jā. Jā, kopiena lasa vizuālo identitāti veidojas mūsu skolas absolventi un bērnu literatūras autori un grafiti Grieta Baula. Un simboliņš ir, lūk, grāmatiņa un mājiņa 2 vienā. Un tas ir lasīt prieks, kas tur burbuļo. Un man liekas, ka tik brīnišķīgi šis simbols attēlo to, ko mēs vēlamies panākt. Lai katrā mazā vietņā, ģimenē, dzīvoklītī vai lielā ir lasīt prieks. Un zem viena kopīga jumta tās visas mūsu ieceres izdodās. Man liekas, tas ir tik burvīgi. Un es prasīju Grietai, kādā ideja par to grāmatiņu un to jumtiņu. Viņa saka, tas ir tik dabiski. Bērnībā es spēlējos ar grāmatām un liku viņas tādā mājiņas veidolā. Man liekas tāds pamats. Tā kā,
tiešām, kā es to nebiju iedomājis. Tas ir tas, ko bērni dara, vismaz mani bērni, liek ceļus garus, mašīnu ceļus un veido. Man liekas, jā, ļoti tā simboliski. Ok, runājot par nākotnes lasītājiem, tātad par jauniem cilvēkiem, ar kuriem tu esi saskarē katru dienu, strādājot tātad bibliotēkā, kur atrodas skolā. Vai tu redzi, ka jauni un mazi cilvēki nāk un lasa, un ko viņi lasa, vai bibliotēka kļūst tukšāk ar gadiem? Kāda ir tā novērojuma? Tukšāk pavisam noteikti nekļūst, bet es teiktu, ka tā dinamika ir atkarīga tieši un tikai no skolotāja. Un tas jau ir tas par to piemēru. Un mums ir arī brīnišķīgi lasoši skolotāji. Ir tādi, kur jaunie cilvēki saka, man viņa atkal liek lasīt, saka, jūs būsiet pēc gadiem pateicīgi par to. Tā kā es teiktu, ka pa šiem gadiem nav dinamika mainījusies. Mūsu skolē brīnišķīgi tas, ka visu laiku liek šī ārpusklases lasīšana, kas ir, viņa visu laiku tiek pieprasīta. Jo bija vien brīdi tāda moda pirms gadiem 10, visā Latvijā es dzirdu, ka vairs neprasīt obligāti, neprasīt. Nē, es uzskatu, tas ir tas rīks, kā visu laiku uzturēt to lasīšanas garu. Jauniešiem mainās tendences, ka viņi lasa angliski. Tas ir modīgi, trendīgi, un kāpēc nē, es arī pati ļoti daudz lasu angļu valodā. Diezgan jau liels krājums arī bibliotekā ir pieejams jauniešiem. Tagad tā pēdējais decembra pirkums ir brīnišķīgs klasikas grāmatas, tik skaistos iesējamos Romeo un Džulietu un Hamlets ar viņietēm un puķītēm, ka man liekas, ka patiesi es gribētu paturēt oriģinālu Šekspīru. Jā, un viņiem ir milzīgi interesi par angļu literatūru. Sasaucos zinām mērā ar tevis pieminēto 500 gadi, tātad pirms 500 gadiem parādījās pirmās latviešu valodā tulkotās grāmatas, kuras gan līdz mūsdienām nav izdzīvojušas, bet vēsturiskas liecības par tām ir. Tātad mēs varam uzskatīt, ka šos 500 gadus mēs esam pilnvērtīgi, Eiropas kultūra telpas dalībnieki ar savu literatūru un rakstību. Kas ir tas, varbūt, ko tu šī lasīšanas gada ietvaros gribētu pateikt un, likt cilvēkiem saprast par 500 gadu? Lasīšanas pirmā gada. Kopiena lasa pirmā gada, ja tā ir ilgtermiņa kustība. Un patiesībā mazliet es paskriežos atpakaļ par šo kustību. Man liekas, paldies mūsu komandas, radošās komandas cilvēkiem. Jo mēs ilgi domājam, vai tā ir iniciatīva, vai tas ir projekts, kā to nosaukt. Un tad radās šis brīnišķīgais vārds kustība, ko es mīlu ar katru dienu ar vien vairāk. Jo kustība nozīmē iekustināt līdzi, kustēties pašam. Jo, ja pedālīšas negriezīs, tad ritenītis nekustēsies. Jā, un tas arī īstenībā sasaucās, ka es pārtraucu ar 500 gadu, jo tur jau arī nav 1 gadu, tur ir 5 gadu norišu kopa. Jā, un šogad ir kulminācija šai 5 gadu norišu kopā. Un patiesībā, pateicoties tam, ka latviešu grāmatai ir šie 500, mēs esam šeit, mēs sarunājamies. Un viens no tiem lieliem cēliem mērķiem šeit manai izlolotai kustībai ir domājoša sabiedrība, kas ir drošs dzīves pamats, kritiski domājoša, lasoša. Kopiena lasa gada ietvaros, mēs mēģināsim katru mēnesi ieteikt kādu grāmatu vai pat vairākas grāmatas, ko mēs iesakam lasīt. Ko tu iesaki lasīt citiem cilvēkiem? Jā, un tas viss tiks ierakstīts burvju kladītē, kas ir Osvaldam rokā. Tā mana šī gada janvāra pirmā grāmata patiesībā ir poļu autors Olgas Tokarčukas, kas ir Bukera prēmijas un Nobela prēmijas laureāta. Tokarčukai latviešu valodā ir 2 grāmatiņas, šīs te Pazudusī dvēsele un Stum savu ārklu par mirušo kauliem. Man ir poļu un latgaļu asins, un ikreiz, kad ir kaut kas par Latgali un Poliju, tad man tās asins dun skaļāk. Ar grāmatām ir tā, man vajag, lai ir autors tāds, ka es teiktu, es tā gribētu rakstīt, ja es būtu
šī ģeniālā rakstniece. Es tā gribētu rakstīt, kā Olga Tokarčuk raksta. Starp citu, viņas tēvs bija skolas bibliotekārs. Par to jau vien var mīlēt šo autoru. Bet, ja nopietni, tad vēl bez viss cita tā grāmata ir jāizlasa, lai saprastu, par ko ir. Fantastiska lieta, ar ko Tokarčuk spēlējis, ir lielo burtu lietojums. Kā rezultātā es teiktu tā, ka ja katrā lapas pusē atvērumā uzliktu tādu trafaretiņu un tikai paliktu šie te vārdi, ko viņi ir uzrakstījis ar lielo burtu, ar lielo sākumu burtu, tad mēs izlasītu viņas vēstījumu. Tad tā ir ļoti interesanta lieta. Un šajā aspektā tas, ko es gribu teikt, ka es arī rosinātu mums visiem padomāt, vai tomēr latviešu valodā vārdus lasīt un domāt, varbūt vajadzētu rakstīt ar lieliem sākumburtiem. Tas bija tas, kas man tā aizķērās un nopietni lika padomāt. Fantastisks humors. Fantastiski ir tas, ka viņi ir viena no retiem autoriem, kas ļauj lasīt tev to, ko tu vari izlasīt, jo arī mans dzīves draugs lasīja šo grāmatu, un man ir kluss aizdoms, ka viņš izlasīja pavisam citu grāmatu. Un tas ir tas fantastiskākais. Šeit ir fantastisks par kopienu runājot, ka es tā gribu iegaršināt lasītājus. Tātad cilvēki dodās uz Sēņotāju biedrības apškundziņas ballīti, un tā, te to ir stāsts, bet klausieties. Mēs ieradāmies, kad visi jau sēdās pie galdiem un dzēra stipru, uzreiz glāzē uzlietu kafiju. Izbrīnījos, redzot, ka Sēņotāju biedrība apškundziņš ir tik daudz cilvēku, gan tādi, ka labi zina no veikaliem un kioskiem, gan tādi, kurus tikko pazīt uz ielas. Ak, tad tā bija tā lieta, kas spēja vienot cilvēkus. Sēņošana. Man likās tik fantastiski, ka es gribētu, lai tā lasīšana ir tā lieta, kas spēj vienot cilvēkus. Nu jā, lūk, tās divas lietas par to, ka lasīt un domāt ir jāraksta ar lielo burtu. Jā. Un šī ir viņas otrā grāmatiņa Pazudusī dvēsele, kur runā tieši par to pašu. Par veseliem miljoniem ļaužu bez dvēselēm, kur ēd, stāv rindās, iet uz darbu. Un kaut kas trūkst, un varbūt tā ir lasīšana. Jā, paldies. Ļoti jauki. Es savukārt šī kladē ierakstīšu Jāna Krosa vārdu. Tas ir igauņu autors. Brīnišķīgs, ļoti daudz tulkos. Man šķiet, ka vistulkotākais igauņu rakstnieks. Ja tu gribētu rakstīt kā Tokarčuk, es gribētu rakstīt kā Jānis Kross, pilnīgi noteikti. Šī grāmatas Turgalvības hronika, 1000 lapu romāns, ir mans pagājušā gada lielākais atklājums. Es nebiju lasījis Jānu Krosu agrāk. Tātad iedomājamies, ir 16. gadsimts, Tallina un citas mūsdienu Igaunijas pilsētas, un ir ļoti detalizēts vēstījums, kas tur notiek mājās, tirgos, uz ielas. Tātad Jānis Kross ir pavadījis, es pat nevaru iedomāties, cik daudz gadus, lai to visu varētu rekonstruēt 16. gadsimta vidi un cilvēku sarunas. Un pie tam vēl iepīt ļoti interesantā romānā, kura centrālais personā ir hronists, tātad rakstnieks. Pirmais igauņu hronists Baltazars Rusovs, kas raksta Livonijas hroniku slepeni, jo tajā laikā rakstīt tas ir kaut kas tik dīvains un aizdomīgs, ka tas ir jādara slepus. Tā kā jā, es rakstīšu kladē Jāna Krosa Turgalvības hroniku. Un vēl viens īpašs iemesls, kāpēc lasīt Jānu Krosu, ir vienkārši neticami brīnišķīgais Maimas Grīnbergas tulkojums, jo pārtulkot šādu vēsturisku romānu latviskot, tas ir, viņu var pilnīgi mierīgi uzskatīt par līdzautoru šīs grāmatas.